kā mēs saniknojam vienu klienti 2 reizes. Viņa beigās padomāja, ka mēs esam analfabēti. Par to gadījumu vēl joprojām kauns ir. Klienta pasūtīja kakla rotiņu ar gravējumu. Tur bija kaut kāds datums uz medaļonu, sagatavojam to pasūtījumu, nosūtam un atnāk ziņa, ka mēs esam sajaukuši datumu. Skatāmies, jā, tiešām atvainojamies, protams, nosūtījām vietā jaunu medaļonu. Un tagad atnāk vēl viena ziņa no tās klientes, ka mēs viņai esam aizsūtījuši otru medaļonu ar to pašu kļūdu. Ak vai. Tad gan viņa bija ļoti dusmīga, jo kļūdīties vienreiz kam negadās, bet 2 reizes. Tur jau ir jāpacenšās. Protams, ka mēs viņai nosūtījām 3. medaļonu un ar 3. reizi trāpījām, bet es nezinu, ko viņa par mums padomāja, un vai viņa vēl pie mums turpina iepirkties. Tāds bišķīt fails. Ar gravējumiem vispār ir tā, ka dažreiz tur ir kaut kāda dīvaina teksti. Mēs tādā gadījumā sazinamies ar klientu un precizējam, vai tiešām viņš to ir domājis. Ir bijuši kaut kādi rupji vārdi, ir bijuši vārdi ar pareizrakstu